Jāizstāsta viena lietiņa, kuru, man liekas, es jums neesmu stāstījis, bet viņa ļoti labi papildinās iepriekšējā video. Un arī daudziem cilvēkiem liks paskatīties uz to, ko viņi neizprot. Jo šī problēma ir lielākajai daudzumam cilvēku. Un viņi ir saistīti jau ar iepriekšējiem video, arī manējiem. Es jau esmu par to tā kā drusku jau stāstījis tieši, bet ne tādā veidā, kā es tagad pasniegšu, bet būs tā kā sasaist ar video iepriekšējiem, varēs labāk izprast šo, arī noskatoties tos video. Aiziet. Uzreiz tad pieminēšu, kas tad ir tā par problēmu cilvēkiem. Problēma ir tāda, ka cilvēks pirmām kārtām viņš skatās no tā sava burbulīša, man par burbulīšiem bija video, ja? Un no viņa visu vērtē. Un otrā kārtā viņam viss ir vienā putrā galvā. Viņam nav sadalīts par robežām, viņam nav sadalīts par elementiem. Tūlītās es jums iedošu piemēriņu, lai jums būtu labāk izprotams. Pieņemsim, skatieties, es pasaku salāts ar bietēm, es sakarēdu salātu ar bietēm. Un cilvēkam, jā, teiksim, kuram ir viss putrā, viņam uzreiz asociācija ir, ka es ēdu vinigretu, jā, jo vinigretē ir bietes. Kaut gan tikpat labi tas varētu būt jebkas cits, tas var būt salāts ar majonēzi, bietes ar majonēzi, vai bietes ar svaigu gurķi, vai bietes ar marinētu gurķi, vai bietes ar burkānu, vai varbūt bietes ar burkānu un kartupeļiem. Varbūt marinētas, varbūt vārītas, varbūt sarievētas, varbūt kubiciņos sagrieztas, varbūt svaigi gatavotas. Un visi tie ir dažādi salāti, varbūt siļķi kažokā, jā. Visi tie ir dažādi salāti. Cilvēkam dēļ tā, ka viņam šīs viss ir vienā putrā, kaut kādu elementu pasaka, un viņam uzreiz tas elements no tā sava burbulīša automātiski ieslēdzās smadzenē, tā tas mehānisms strādā, jā, automātiskais, tāpēc, ka te viss ir automatizēts. Cilvēkam viņa dzīves laikā viņš ļoti daudzus procesus automatizē, tā ir visās jomās. Un tad līdz kaut ko viņš uztver kaut kādu informāciju, viņam jau automātiski viņa tiek pakārtota kaut kādiem šiem tēliem, kas viņam tajā burbulītī, tajā attīstības līmenī ir sēž. Līdz ar to ir šī putra. Plus vēl elements tāds, ka tas burbulīts cilvēks, kur atrodas, viņš tik ir no dažādām pasaulēm. Un tā pasaule ir tā, kas vairumā ietekmē to viņa, kā viņš uztver šo informāciju elementu. Un arī tas burbulīts, ja, kurā pasaulē viņš atrodas, tāpēc viņš ir tajā pasaulītē, ka viņš burbulis ir no tādiem elementiem sastādīts, kas atbilst tajā pasaulē. Ja, pasaulē ir dažādi līmeņi. Tad ir attiecīgi no sava līmeņa pasaules, viņš vēl skatās uz to visu lūk. Un tā ir tā problēma, ka cilvēks nav spējīgs atgriezties ar apziņu pie sevis, un tā kā no malas uz to visu paskatīties, vispār neko nevērtējot, bet vienkārši uzturot informāciju, vai arī uzdodot jautājumus, un vienmēr visu informāciju, kad viņš kaut ko patērē, nevis uztver tādā veidā, ka tur otrs kaut kāds tur ir kāds, vai tur viņš kaut ko to, vai viņš kaut ko tur nesaprot, vai kaut kādu elementu, ko dod, ja? Mest no sava šī burbulīša atgremot kaut ko. Bet reāli mēģināt izprast būtību, dziļumu, kāpēc tas otrs šādi dod to informāciju. Kāds vispār tam otram līmenis attīstības, to vismaz kāds skatās, kad vispār informāciju patērē. Un pēc kā vispār vērtē tos attīstības līmenis. Tas problemātiskais mūsu esošajā sociumā, ka nav iespējams identificēt, kāds tad ir šis reālais iekšējais šis attīstības līmenis, cik sarežģīta cilvēkam ir šī matrica iekšā izveidota, ja, kas arī atveido to, kas viņš reāli ir patiesībā, ja, tas kods. Jo ārēji var radīt ilūziju, ļoti spēcīgu, bet iekšā kods būs ļoti niecīgs un iespējams ļoti tumšs. Cilvēki, diemžēl, to neredz, nesaprot. Un lūk, piemērs vēl. Kāds vēl piemērs? Pieņemsim svastika. Jā, es pasaku svastika, vai saku izmantojiet svastiku, uzzīmējiet svastiku, jo viņi jums dos to un to. Uz kartiņas tur nesājiet tur līdzi, jā. Es esmu to izdarījis, iedevis cilvēkiem, notestējis, novērojis, ka lūk, tāds un tāds efekts. Pieņemsim, jā, piemērs. Būs cilvēki, kuri uzreiz svastika asociējās ar ko? Ar Hitleru, ar Otro pasaules karu, ar nacismu, un uzreiz teiks, ko tu te nacisma propagandē apmēram? Sāks šādi stāstīt, jā, kaut gan svastikai un tam vispār nav nekāda sakara. Svastika ir simbola zīme, jā, simbolika, kaut kāda konkrēta skots. Jā, un vienkārši tas, ka tur kaut kāds tur Hitlers vai kas tur izmantoja šo svastiku kaut kādai saviem tur apzīmējumiem, tas nenozīmē, ka svastika automātiski uzreiz ir Hitlers. Tas ir cilvēkam ir putra galvā, viņš visu saliek vienā kaudzē.
Tas ir tas piemērs ar tiem salātiņiem, ko es teicu, ar vinigretu. Tas pats arī, pieņemsim, Bībeli. Ja es, teiksim, pasaku konkrētu, es līdz jums to tā kā pastāstīšu detalizētāk, kā ir jāskatās uz informāciju, kuru es pasniedzu iepriekšējā video. Lūk, Bībele tika iedota, ja? Teiksim, elements, cilvēks, kurš ir tumsā, dziļā, kuram ir bezjēdzīgums, pilnīgā depresija, ja? Tāda tumsa, ka tur vairs caur parastiem elementiem viņu psiholoģiskiem nevar izvilkt ārā. Tātad tur ir vajadzīgi kaut kādi kardināli citi elementi, un tie ir tie elementi, kurus es dodu tādu, teiksim, ieteicu tādam cilvēkam, kā viņam palīdzēs. Attiecīgi, pirmais, kas jāņem vērā, ir tas, ka tie elementi, un tas viss ir konkrēts gadījums, konkrēts cilvēks, konkrēts stāvokļi. Tas netiek visiem dots. Netiek visiem stāstīts, ka tas ir jādara. Nākamais, Bībele. Bībele ir grāmata. Bet, kad es pasaku Bībele, visiem uzreiz ir automātiski kāda asociācija kristietība. Ja? Kas ir aplams, kas ir tas pats putra galvā. Ja? Galvā putra galva. Jo grāmata ir grāmata, teksts ir teksts. Personāži, kas ir iekšā, ir atkal personāži. Tur pat katra nodaļa var būt atsevišķs elements, kurš nav pakārtots visam pārējiem. Ja? Tas pats, kas ar dziesmām un mūziķis un albums vai vairāki albumi. Un es nekad nevērtēju mūziķi pēc viņa nosaukuma, pēc viņa popularitātes, pēc viņa albumiem. Es vienmēr klausos dziesmas, pēc dziesmām nezinu vārdus, nezinu dziesmu nosaukumus. Man pat dziesmas meldiņš, ja, teiksim, mūziķis varēja būt, viņš no visas savas karjeras 3 dziesmas, kurās ir iekšā šis kods, un es to kodu nolasu, un es, teiksim, iesaku kādam lūk šīs dziesmas, cilvēks, kuram viss ir putra, viņš sāks visu albumu klausīties vai visu šī mūziķa dziesmas, kaut gan pārējās dziesmas nedrīkst klausīties, jo viņas ir tukšas vai tieši otrādi degradējošas, tikai kaut kāds konkrēts elementiņš. Šeit arī es iedodu konkrēti elementi, pasaku, kas jādara tādam cilvēkam tajā situācijā. Jo tas viņam palīdzēs. Tas ir viens no elementiem, ar kuru var sevi dabūt ārā. Tālāk, teiksim, baznīcas ar tas pats. Baznīca un reliģija ir divas dažādas lietas. Baznīca ir ēka, celtne. Reliģija ir kaut kāds ticības, kaut kāds instruments, ja, kas tur radīts, lai masas savāktu un kaut kādus rituālus veiktu, kaut ko tur darītu ar viņiem. Kardināli 2 elementi. Tālāk es teicu parunāties ar cilvēku tādu, ja, teiksim, mācītāju vai svēto tēvu tā saucamā. Es neteicu, no kuras konkrēti konfesijas vai reliģijas, ja. Uzreiz cilvēkam asociācija būs Bībele, kristietība, kaut gan reāli tur var būt jebkas, teiksim, jūs esat ebrejs, tas ir mošajā, bet sinagogā ar savu to, kas tur jums ir vadītājs parunāties, vai islāmas pārstāvjiem aiziet uz šo savu, ja, un ar to parunāties, pareizticīgiem ar pareizticīgo, luterānim ar luterāņu katoļu, pilnīgi bezied, nav svarīgi tas viss reliģijas, nesaistu to, padomi nebija saistīta ar reliģiju, padomi bija saistīta ar cilvēku, kurš ikdienā ir tajā vidē, līdz ar to viņš maksimāli, viņam ir elementi, kuri neļauj tai tumsai tik ļoti pietuvoties klāt. Un tad tas cilvēks, kurš ir galīgā tumsā, viņš ar tādu cilvēku var izlīst ārā no viņas, ja? Transformēties tā kā. Tas ir tas, kas viņam var palīdzēt, bet tas nenozīmē, ka tam cilvēkam pēc tam jāsaista tas viss, kas ar viņu notika ar to reliģiju, ar to mācītāju, un tur pēc tam viss viņš ir piesiets. Tā ir atkal cita lamatiņa, cita situācija, cita lamatiņa, kurās iekrīt vesels bars arī ar cilvēkiem. Lūk, tā ir jāuztver vispār informācijā, cilvēkus, notikumus un arī savu attīstību jāveicina, jo, kad jūs esat burbulī visu, jūs esat burbuļi ietveros, jūs tālāk nevarat izlausties. Jums ir ilūziju pasaule, ilūzijas kaut kādas, kurām jūs ticat, jums ir automātiskās asociācijas, tās ir programmas, tas ir prāts viss, jā. Pieņemsim cilvēks, kurš šādi ierobežoti, teiksim, redz, jā, viņš nav attīstījies. Cilvēks, kurš ir augstāk, viņš jau plašāk redz no lielākā leņķa, jā. Tagad klausoties kādam uzreiz var iestāties, ka ir sadalījums un ka ir, tur, teiksim, viens ir augstāks, viens ir zemāks, un šitais, tas ir ego, blablabla, šis fufelis, jā, ko tur prāts stāsta uzreiz, jā, tāpēc, ka viņš jūtās, ka viņam uzbruk, ka viņa statusam uzbruk, jā, tajā brīdī. Kaut gan reāli tie ir tikai vārdi, vienkārši aprakstu, kā tā viss ir. Lūk, cilvēks, kurš ir vēl pietiekami augstu jau attīstījies, viņš jau redz tos visus līmeņus, viņš redz tos dažādas burbuļus, viņš zina, kā tur katrā tur cilvēks jūtās, kam viņš tic, kas priekš viņa ir pareizi, kas nepareizi, jā, bet viņš redz, ka tas viss ir ilūzija. Un ļoti labs piemērs salīdzinājums jums, teiksim, ir lūk, cilvēks, kurš iepērkās tirgū, nopirca sev Adidas, jā, ķēdas, tur kaut kādus tur kreklus, kur tur uzrakstīts virsū Adidas,
un viņš staigā, viņš domā, ka viņš ir riktīgi tāds, viņam taču ir Adidas, vai ne? Viņš ir riktīgi varens, tur jūtās varens, jūtās tāds modīgs un tā tālāk. Un iedomājieties, viņš tādās Adidas aiziet kaut kur, nu, kur cilvēki zina, kas tas ir, jā, zina, kas ir Adidas, kas ir Nike, jā, tur sporta kaut kādām nodarbībām aiziet. Un uz viņu uzreiz skatās kaut kādu lauķi, un tādi primitīvi attīstīti līmeņi cilvēki uzreiz par viņu sāk ņirgāties, ko tu tā kā lauķis atnāc, viņu izņirgs, jā, un tādā veidā, jā, tā kā reaģēs uz viņu šo ārējo. Un no viņos izpaudīsies tas viņu grēcīgais iekšējais nosodījums. Tas, kurš būs augstāks, viņš vienkārši iespējams atnāks, pateiks, klausies, tu iespējams nezini, jā, bet rekur šitais Adidas, tas ir tā kā pakaļdarinājums, īstais brands ir Adidas, jā, un ja tu gribi īsto, tad rekur, jā, ģērbjos tādās drēbēs. Ja tas cilvēks būs zem attīstības līmeņa, parasti viņi ir, tad viņš to visu uztvers, ka viņam brauk augumā, un viņu izaicina, jo arī grēcīgais prāts, jā. Tādā veidā viņš tā kā aizsargāsies. Viņš sāks konfliktēt ar tādu cilvēku, kurš it kā viņam atnāca, mēģināja viņam padomu iedot. Tāpēc tas, kurš vēl augstāka attīstība, viņš nenāk un viņš nemaz padomus nedod tādiem cilvēkiem, jo viņš zina, ka tas ir viņam attīstības līmenis, un kaut kad viņš atnāks līdz tam, ka Adidas nav īsts brands, jā, ka ir Adidas, jo to cilvēku viņš tiks tādos apstākļos, kuriem tas tiks iestāstīts, un caur sāpēm, caur mokām viņš atnāks pie tā, ka ir īstie brendi. Un pēc tam viņš, teiksim, augot, viņš vēl atnāks, ka ir vēl savādāks tas viss pasākums, ja, ka īstie brendi nemaz nav nosaukumi, ja, ka neviens nemaz nezin, kas tas par brendu. Lūk tā, tas vēl augstāka līmeņa cilvēks, viņš man nelīdīs iekšā, viņš vienkārši paskatīsies, viņš saprot, jā, no kāds tas ir pasaules, viņš viņu pieņem, uztver, un viņš nemaz ar viņu nekomunicē, varbūt pat otrādi kaut ko parunāsies, jā, mēģinās kaut kādiem savādākiem veidiem viņu uzrunāt, lai viņš pievērš tam uzmanību, jā, tā kā netieši, var teikt. Tas jau ir augsta attīstības līmeņa, jā, cilvēks, kurš tā uztver. Un priekš tādu cilvēku jau ir atvērti visas šitās pasaules. Viņš saprot gan tos, jā, un viņš kā ir spēja ar katru komunicēt katrā pasaulē, tā kā atrast kopīgu valodu, jā. Un viņam nav šis grēcīgais, ka viņam jānosoda kaut kas tur cits, jā, redzot to, ka viņš ir kaut kāds savādāk, zemāks. Viņš redz, ka tas ir zemāks. Jā, vai viņš tāds cilvēks arī jau zina, ka kaut kas tur augstāks, viņš kaut ko nesaprot, ko viņam stāsta, tad viņš jau ieklausīsies, mēģinās pats rakņāties izprast, kāpēc tas ir tā, nevis savādāk. Jo viņš tiek redz, ka tas otrs cilvēks ir tā kā drusku augstāka līmeņa. Tātad iespējams tas, ko viņš stāsta, nav kaut kāds fufels, bet varbūt tajā vajag ieklausīties un varbūt kaut ko var priekš sevis atrast, ko tu nesaproti, un tādā veidā tu pakāpies vēl augstāk jau līdz tam līmenim. Tāda ir pareizā cilvēka attieksme, kad jau viņš ir pietiekami izaudzis, jā, kā viņš uztver pasauli, kā viņš attīstās. Lūk, jūs, teiksim, pēc informācijas pasniegtās, jo visa informācija tas ir vienkārši apstākļi. Jūs varat skatīties, kādas jums reakcijas iekšēji radījās, jā, uz ko jūs, kādu vērtējumu, kādas analīzes, kā jūs teiksim, uzskatījāt, kā jūs pie tam, uz ko viņas tika vērstas, uz sevi vai uz āru. Ja uz āru tā ir vispār lielākā kļūda, ko cilvēki dara, viņi tādā veidā nobloķē vispār savu attīstību. Viņi savu burbuļu ietekmē ar savām prāta programmiņām, kaut kādām iedibinātām, analizē visu pārējo un teiksim, to visu uzreiz tādā veidā tā kā apstādina savu attīstību, jo viņi nespēja uztvert informāciju, kur ir cita. Cilvēks, kas jau tā kā pietuvojas, ka uz iekšu skatās, tad viņš sāk sevi analizēt, kāpēc viņam šādi radās uzskati. Kāpēc viņš saka tā? Tad viņš salīdzina šos attīstības līmeņus, jā, teiksim. Ar tiem attīstības līmeņiem baigi stulbi, ka nevar saprast, kas ir kas, jā, ko jau es teicu, teiksim, cilvēks, kurš ap sevi ir radījis, ka viņam tur tikai miljoniem, tur viņu seko un visur viņu publicē, un viņš tur it kā baigais tāds un šitāds, jā, visi viņā ieklausās, liksies, ka tas ir kaut kāds super tur zinošais, ka viņš pareizas lietas stāst un viņā jāklausās. Patiesībā īstenībā ir pretēji. Īstais tāds riktīgais cilvēks, kurā varētu klausīties, un viņš visu varētu izstāstīt, ir kaut kāds, teiksim, varbūt kaimiņos kaut kāds onkulīts, jā, kurš par tīra ielas, jā, un vāc lapas un sniegu vāc nost. Un viņš reāli vienkārši tādā līmenī, ka viņš vienkārši izvēlās tādu arodu, kā kalpot, viņš ir harmonija, viņš ir laimīgs, viņā iekšā iespējams ir riktīgā gaisma. Viņš jūtās riktīgi superīgi, viņš par visu redz, visu zina, visu, kas ir ko. Viņš vienkārši izvēlējās tādā esībā, personāžā vienkārši būt. Mājās viņi tur gaida savas lietas, tur, teiksim,
kaut kādas figūriņas viņš tur vāc, jā, tur no koka līmē vilcieniņus vai mājas būvē, un tādu viņš pavada dienas, viņam nevajag nekādas tur izklaides, neko tādu, viņš tāpat ir laimīgs, viņam to viss nav vajadzīgs. Un pieņemsim, viņš redz un jūt, kas ir katrs cilvēks, bet nekas tur neiejaucās, jo tāds nav viņa uzdevums. Viņš vienkārši ir sasniedz tādu līmeni, un viņš ir tajā personāžā un izolās viņā paliek. Tāds var būt, jā, elements. Jo cilvēki uzķerās uz to ārējo. Neredzot to iekšējo būtību. Un lūk, slikti ir, ka nav tāds kaut kāds ierīces, kas tad varētu parādīt, kas ir kurš, jā, šo kodiņu iekšējo attīstības, cik viņš ir plašs, cik viņš ir liels, cik viņš ir sarežģīts. Tad varētu reāli izprast, bez ilūzijām, kurš ir kurš, visu saliktos pa plauktiņam, jā, un teiksim, uzreiz vairs neuzdot jautājumus, vai klausīties vai nevajag klausīties, vajag uztvert vai nevajag uztvert, jo tad būtu visi savās vietiņās uzreiz. Jā, teiksim, kā viens cik cilvēks ir spējīgs bez prāta būt. Vienkārši šeit un tagad bez domu prāta burbuļošanas. Atrasties klātesamībā. 3 minūtes, 5 minūtes var. Stundu, 2 stundas, visu dienu tādā stāvoklī. Jo, ja cilvēks nespēja kontrolēt savu prātu, savas domas, visas viņa informācijā būs no šīm domām, no kāda, kas viņā sēž, un ja domas un prātus var manipulēt, kontrolēt, tad tas būs kaut kas iebarots no malas. Un viņš nespējas atšķirt, tas ir viņa, tas nav viņa, tas kaut kas, kas viņā, kas sēž un kur pārvalda, jā, un viņš atgramos vienkārši kādu svešu šo kodu informāciju. Lūk, tas ir pirmais tāds bāziskais elements, pēc kura ir jāvadās, bet mums nav ierīces, ar kurām mēs varam to pārbaudīt, un uz vārdu, teiksim, ticēt arī, jā, tas arī ir stulbi. Lūk tā. Lūk tā. Tāds video, jā, tā kā nelieciet visu vienā putrā, viss ir dažādi elementi, un ja, teiksim, tur arī tika dota informācija cilvēkam, kurš ir tajā bedrē, jā, tad tādam cilvēkam arī tiek dota informācija, jo, pieņemsim, cilvēks, kurš ir izteikti lido pa gaisu kaut kur, jā, tur garīgajās visādās šitās lietās, viņam varbūt vispār cita informācijas iedot. Viņam ir teikt, ka vajag iedzert alkoholu, vajag iet uz boksu, skatīties futbolu un pīpēt cigaretes. Kādu laiku? Kamēr viņam šis viss jāiet strādāt. No rīta līdz vakaram. 10 stundas dienā. Mēnesi tā vismaz. Jā? Un aizmirst, un nedrīkst skatīties nekādas garīgos, neko tādu vispār izslēdzam, tikai kaut kādus seriālus Netflix var skatīties. Jā? Tāda informācija tiktu pasniegta viņam cilvēkam. Priekš viņa tieši, viņam tāda vajadzīga, lai viņš attīstītos tālāk. Cilvēks, kurš to nesaprot, viņš visu bāž vienā putrā. Viņš uzreiz analizēs tos elementus kā negatīvus, tāpēc, ka viņi ir negatīvi viņa tajā burbuļu pasaulē. Jā, reāli tā ir vienkārši elementi. Jā, tāpat kā tā svastika un skatoties, kas un kur viņi izmanto. Lūk tā. Varbūt kādam kaut kas salikās precīzāk, jā. Nosieties, teiksim, manus video par burbuļiem, par to, kas jūs esat patiesībā, par skata leņķiem dažādiem, jā, jo jūs no viena skata leņķa uz visu skatāties, tad es, teiksim, iepriekšējā video centos pavisam detalizēt to no vienā no iepriekšējiem par tiem skata leņķiem, jā, kā tad ir jāskatās uz visu. Lūk tā. Tas bija tāds video. Ok. Ar jums bija Salants. Attīstaties. Un tiekamies nākamais video vai tekstos. Lai jums viss ir labi. Tā.